Latvijai ir aptuveni 500 km gara krasta līnija un vēl neskaitāmas upes un ezeri. Pa tiem pārvietojās visdažādākie peldlīdzekļi, no piepūšamām matraču un gumijas laivām līdz windsurfingam, kaitam un luksus jahtām. Mani sauc Romāņš Kleniks, un šis ir raidījums Ūdens pasaule par visu, kas notiek zem un virs ūdens. Šajā raidījumā skatieties. Situācija ūdens satiksmes drošības jomā nav apmierinoša, atzīst policijas vadība. Ko domā darīt amatpersonas, lai to uzlabotu? Burāt un dzīvot uz jahtas cauru gadu var ne tikai siltajās jūrās, bet arī tepat Latvijā. Kur un kā apgūt daivera iemaņas? Ātrs uz ūdens nepārspējams uz ledus. Pasaules čempions ledus burāšanā junioriem Matīs Alviķis pastāstīs, kā burā uz ledus. Lai gan ar burāšanu Latvijā nodarbojas pietiekami daudz cilvēku, tomēr priekšstats par to, kas ir ledus burāšana un ko tā ziemā ēd, ir tikai retajam. Ledus burāšana papildina ūdens burāšanu ar visādos veidos. Tas tikai palīdz sekmīgāk nostartēt arī uz ūdens, arī olimpiskajās klasēs. Matīsam Alviķim izcili panākumi burāšanā ir ne tikai uz ūdens, bet arī uz ledus, kur viņš vēl pagājuši gadu ticis pie pasaules čempiona titula junioros. Šis bija tas lielākais panākums manā karjerā. Bija vēl arī citi panākumi, bet tie bija uz ūdens arī. Mikroklasēs vinēja Eiropas čempionātu. Šis ir tas zīmīgākais pagaidām. Pasaules čempionāta tituls junioros. Matīs atzīst, ka ledus burāšana ir visai ekstremāls sporta veids. Adrenalīnu var noķert pat arī 3–4 metros sekundē vējā. Ledus jahtas ātrums ir visai liels, vidēji tas svārstās ap 80 km/h. Bet ja iet vēl stiprāks vējš, kaut kāda 8, 9, 10 metri sekundē, tad jau tur ir 100 km/h un vairāk, un tad jau baigi bīstam tas viss paliek. Matīs uz savas ādas ir izbaudījis nepatīkamus momentus uz ledus. Viņam sanāca izkrist no ledus jahtas, kas traucās ar ātrumu 80 km/h. Sajūta bija tiešām nepatīkama, kad atsitos pret sānu vanti tur. Paldies Dievam, nekas man nenotika. Es slīdēju tālāk pa ledu un skatījos, kā laiva gāžās vairākus kuleņus. Neveiksmīgs manevrs ledus jahtu sacensību laikā var maksāt arī dzīvību. Bija Anglijā, manuprāt, tas bija pirms 2 gadiem. 2 brāļi saskrējās Angļi, un viens no viņiem nomira. Latvijā pēdējā ziemas ledus burātājus nelutina, tāpēc treniņu vietas nāks meklēt citur. Internetā apskatāmies, kur ir aizreports, kur notiek tās sacensības. Un tad dodamies vai tā ir Skandināvija, kaut kur Zviedrija, Somija, vai arī Polija, vai arī Vācija, vai arī Itālijas kalni. Jāpiebilst, ka šobrīd Matīs jau ir noslēdzis kārtējo ledus burāšanas sezonu un aktīvi gatavojas sacensībām uz ūdens. Neparasti siltā ziema sagādājusi pamatīgas galvas sāpes ziemas sporta veidu cienītājiem, taču ne jahtas Terado komandai. Viņiem aktīvā burāšanas sezona turpinās arī februārī. Taču tas nav Karību vai Vidusjūrā, bet tepat Daugavā, kamēr pārējās jahtas stāv izceltas krastā. Kāpēc īstenībā ir jāceļ augšā tā laiva? Ja? Visu laiku īstenībā no pagājušā gada bija tā doma. Vairāk viņi bija man, ja Vladimirs pretojās, jo viņš, kas saka, vairāk tāds tehnisks cilvēks. Un viņš bija uztraucies par to, lai mēs to laivu nesabojājam. Jahtas rudenī celt krastā pieņemts tādēļ, lai tās neiesautu ledū, kas var pamatīgi sabojāt laivas korpusu. Terado šogad gan esot iesalis, taču ne uz ilgu laiku, un tas jahtas 3 cilvēku komandai nekādi neesot traucējis turpināt baudīt dzīvi uz ūdens. Tā pirmā nedēļa, kad bija tas ledus, kad bija upe pilnīgi aizsausta, tad mēs pat slidojam šeit no. Jā, paņemam slidus un slidojam šeit, kas saka, no jahtas, jo ledus bija absolūti glūts. Jeļenas dzīvoklis Rīgas centrā un māja Jūrmalā stāv tukši. Dzīvot uz jahtas esot daudz patīkamāk, un te tam viss ir pielāgots. Uz jahtas ir pat atsevišķi rotaļu istaba komandas jaunākajam biedram. Mēs izdomājam nevis meklēt profesionālu komandu, bet viņu audzināt. Ja? Audzināt tieši uz jahtas. Un es domāju, ka šobrīd mazais var saskaitīt tās dienas, cik viņi nav bijusi uz jahtas. Mazā pirmais nopietnais pārbrauciens bija jau cienījamā vecumā. Mammas vēderā viņa bija nodzīvojusi jau 8 mēnešus. Marta beigās Terado devās uz Roņu salu, ar tik agru vizīti pārsteidzot tās iedzīvotājus. Viņi bija pirmie burātāji, kas togad ieradās salā. Burāšanas sezonai noslēdzoties, Terado komanda vienojās, ka viņi būs arī pēdējie, kas togad apmeklēs Roņu salu un ieradās tur kā reiz uz Ziemassvētkiem.
Kad mēs atnācam uz Roņsalu, jau navigācija visa bija noņemta, pieņemšanas boja jau bija, kas saka, iekšā ostā, ja? Mēs uz viņas uzsēdamies un dzeram āliņu, ja? Neraugoties uz to, ka laiks ceļā uz aptuveni 100 km attālo salu bijis augsts un vējains, mazais uz jahtas klāja juties diezgan droši. Viņi visu laiku bija ārpusē. Ja mēs izmantojam šo te automašīnu sēdekli, ja, tas sēdeklis bija piesiets, jo tomēr šūpoja baigi, ja, bet, tādā ziņā bija droši, ja. Ļena atzīst, ka Latvija, protams, nav no tām piemērotākajām vietām, kur cauru gadu var nodoties burāšanai. Taču viņi ir gatavi spītēt ziemai un tām nērtībām, ko rada augstie vēji un mitrums. Tās ir tādas lietas, ja viņas patīk, pat, teiksim, pārcieš kaut kādā brīdī varbūt, kaut kā tāda diskomforta nedaudz, ja vai ir nosals, vai ir pārāk mitrs pēc lietas, bet pēc tam jau tas pāriet un atkal gribas. Pagājuši gadu notika pavisam 3 nelaimes gadījumi saistīti ar drošības noteikumu neievērošanu uz ūdens. Viens no tiem notika tepat netālu, pie Buļļupas un Lielupas satekas. Šis nelaimes gadījums prasīja kādu jauniešu dzīvību, kurš upju satekā makšķerēja. Acīm redzot, šis bija pēdējais skats, ko redzēja laivā sēdošais. Ko dara un ko iecerējuši darīt amatpersonas, lai šādi gadījumi vairs neatkārtotos? Neapmierinoši, taču kontrolējama. Tā drošības situāciju Latvijas ūdeņos raksturo Rīgas kārtības policijas priekšnieks Aleksandrs Bukevičs. Kamēr mums būs kaut viens cilvēks, kas būs gājis bojā uz ūdens, tikmēr mēs nevaram pateikt, ka situācija uz ūdens ir apmierinoša. Policija vēlas panākt vairākas būtiskas izmaiņas likumos, kas attiecas uz ūdens satiksmi un peldlīdzekļu reģistrāciju. Ar saviem ierosinājumiem tā jau ir vērsusies valdībā. Bukevičs cer panākt, lai peldlīdzekļu reģistrā uzrādītos ne tikai kutera vai jahtas numurs un nosaukums, bet arī fotogrāfija. Tā policija grib sev atvieglot darbu pārkāpēju meklēšanā. Diemžēl cilvēks, kas nav ikdienā saskaries ar kuģošanas līdzekļiem, viņam ļoti grūti ir aprakstīt to kuģi. Un pēc tam, kad viņš ir arī aprakstījis to kuģi, viņam ir diezgan grūti to kuģi atpazīt. Ja būtu, teiksim, tas fotografēs uzreiz, varbūt, ka tas process ietu daudz ātrāk. Arī dzērāju kapteiņus iespējams sagaida jaunumi. Ja valdība atbalstīs policijas ierosinājumu, tad pie kutara vai motorlaivas stūres dzērumā pieķertais vadītājs varētu šķirties nevien no peldlīdzekļu vadītāja apliecības, bet arī no mašīnas tiesībām. Ja mēs nokirsim cilvēku alkohola riebuma stāvoklī, vadot kuģošanas līdzeklī, tad viņam būs paredzēta atbildība ne tikai sots, ne tikai kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecības atņemšana, bet arī autovadītāja apliecības atņemšana. Tāpēc, ka tas ir ļoti saistīts. Ja cilvēks lieto, teiksim, alkoholu uz ūdens vadu transporta līdzekli, tikpat labi viņš var viņu lietot arī braucot ar automašīnu. Bukevičs uzskata, ka iepriekš minētie jaunieviesumi varētu uzlabot satiksmes drošību uz ūdens un mazināt negadījumu skaitu. Tāpat laikā viņš sola, ka policijas darbs būšot vērsts uz negadījumu novēršanu un profilaksi, nevis sodīšanu. Mūsu mērķis nav sodīt cilvēku. Mūsu mērķis ir panākt, lai cilvēks uz ūdens varētu justies droši. Niršana Latvijā kļūst arvien populārāk, un diving tūrs piedāvā jau gandrīz visi vadošie tūroperatori. Taču pirms ienirt kādā no siltajām jūrām starp krāsainajiem koraļiem, topošajiem diveriem nāks padzīvoties tepat vietējās ūdenskrātuvēs vai arī starp baseinu zilajām flīzēm. Mums būs jāiemācās attīrīt regulators no ūdens. Tātad, kāds izskatās? Zem ūdens mēs sēdēsim uz celīšiem, zīme sēdēt uz ceļiem, skatoties uz manīm, un pirmais vingrinājums būs tāds. Šādi sākās pirmās nodarbības, kurās sagatavo topošos diverus. Ir pietiekami daudz dažādu lietu, kas jāapgūst, pirms jums tiks dota iespēja izbaudīt zemūdens pasaules krāšņumu. Diverim jāzina elementārās saprašanās zīmes. Zīme ok, zīme skaties uz manīm, zīme domā, zīme problēma, ausis. Nirējam arī jāprot rīkoties ekstremālās situācijās un sniegt pirmo palīdzību. Apmācības laikā tiek atstrādātas dažādas situācijas. Paniku zem ūdens, bezsamaņā esošu cilvēku transportēšana, celšana augšā, meklēšana. Katrā ziņā ir pietiekami daudz lietu, kuras nākas apgūt diverim un no kurām tieši atkarīgs tas, vai viņš ne tikai ienirs, bet arī nonāks pēc tam atpakaļ ūdens virspusē. Tā zemūdens pasaule mūs negaida ar aplastām rokām jebkurā gadījumā. Mums jāsaprot to, ka mēs tur esam ciemiņi, un ja mēs gribam tur uzturēties, mums ir jārēķinās ar tā zemūdens pasaules noteikumiem.
Niršanas ekipējums nav tikai hidrotērps, tāpēc nirējiem jābūt labā fiziskā formā. Šis te ir standarta nirēja ekipējums. Viņš svar aptuveni kādi 20 kg. Tas ir ekvivalents aptuveni kādiem 4 tādiem normāliem Rimi maisiņiem. Jāpiemin, ka Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kas piedāvā iegūt dažādus diver certifikātus. No zemākā Open Water Diver līdz augstākajiem Dive Master un instruktora asistentam. Apmācības kursi vienam līmenim vidēji maksā ap 200 latiem. Taču, kā apgalvo diveri, tie, kas ieraudzījuši zemūdens pasauli visā tās krāšņumā, par tādu sīkumu vairs nedomā. Rīgu šovasar varēs apskatīt no citas skatu punkta. Pilsētas viesi un paši rīdzinieki varēs izbaudīt izbraucienu ar retro kuģīšiem pa pilsētas kanālu. Paredzēts, ka sākot ar māja vidu pa kanālu kursēs 2 ar dabai nekaitīgiem elektrodzinējiem aprīkoti kuģīši. Organizatori sola, ka tie būs līdzīgi vecākajam Latvijas koka kuterim Darling. Kuģīšu īpašnieks cer, ka šādi izbraucieni pa pilsētas kanālu piesaistīs nevien Rīgas viesu uzmanību, bet arī ļaus pašiem rīdziniekiem ieraudzīt pilsētu citādāku, nekā tā ir ikdienā. Sports un aktivitātes, kas saistītas ar ūdeni, Latvijā nav nekas jauns, un tās alaži bijušas populāras. Tie ir piedzīvojumi, afēras, dramatiski notikumi un spilgtas personības, par kurām arī turpināsim stāstīt mūsu nākamajos raidījumos. Šis bija raidījums Ūdens pasaule. Uz tikšanos!